Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim malkas katlu ar pūšanas mehānismu Aura 15 kW. Uzreiz ķeramies pie lietas. Īsumā par katla darbības principa. Šeit mums ir dūmvads, un šeit mums ir divi izejas caurumi, pa kuriem iznāk siltais gaiss, jo aizmugurē mums ir ventilators. Detalizētāk runāsim vēlāk, bet tas ir darbības princips. Pie šīm vietām var pievienot caurules, lai novirzītu siltumu uz to telpu vai vietu, kur jums to vajag. Kam šis katls ir paredzēts un kam tas nav? Lielākoties klienti, kas iegādājās šo katlu, iegādājās lielu kubatūru apsildei, tātad vai nu darbnīcām, angāriem, tāda tipa saimniecības ēkām. Ir klienti, kas to iegādājās siltumnīcām. Ir klienti, kas to iegādājās dzīvojamajām telpām, bet uzreiz saku, jārēķinās ar to, ka katls nav kamīnkrāsniņa, tas ir katls. Un otrs faktors ir tas, ka tas strādā kopā ar ventilatoru, līdz ar to būs patstāvīga skaņa. Tā kā vēlāk arī apskatīsimies, cik skaļa tā ir. Bet tie ir tādi divi faktori, kas drīzāk novirz to ideālo pielietojumu uz lielu kubatūru apsildi vai arī vietu, kur jūs vēlaties novirzīt šo siltumu uz vairākām telpām. Tātad ātri iziesim cauri tehniskajiem datiem. Jauda 15 kW, aptuvenā apsildāmā platība 120 kvadrātmetri, pie standarta griezta augstuma, kas ir 2,50, katla platums 35,5 cm, katla dziļums 73 cm, augstums 97,5 cm. Dūmvads 120 mm, svars 80 kg, kurināmais malka briketes un ražotāja valsts Polija. Tagad jau detalizētāk par pašām detaļām. Dūmvads 120 mm iznāk tikai no augšas ar iestrādātu aizbīdni, kas pilnībā neaizvarās, lai nerastos tvanu gāzes. Divi izvadi karstiem gaisam, kuriem var pievienot vai nu gofras, vai nu kādas caurules pēc jūsu izvēles. Protams, katlu var arī uzstādīt tā, ka pa šo te cauruli siltais gaiss ieplūst citā istabā. Cauruļu diametrs 100 mm. Esam nonākuši pie degkameras durvīm. Tās ir izgatavotas no tērauda, ir rokturis ar neuzkarstošu pārklājumu un sekundārā gaisa padeve regulācijai un ilgākai degšanai. Varam redzēt, ka durvis ir izgatavotas ar tādu kā izvirzījumu uz āru. Protams, lai tās neizdegtu tik ātri, bet, protams, tās arī ir pieejamas kā rezerves detaļa. Iekšā mums ir degaukla, kas noblīvējās pret šo te maliņu, līdz ar to papildus gaiss nepiekļūst un degšana ir lēnāka. Skatoties iekšā degkamerā, varam redzēt, ka pilnībā visa tā ir izvietota ar ķieģeļiem. Tie ir šamata ķieģeļi, kas ir paredzēti augstām temperatūrām. Protams, tie arī ir nomaināmi, kad tie izdeg. Pats tērauds, kas ir izmantots katlu korpusam, kuram nav saskarsme ar uguni, ir 4 mm biezs katlu tērauds. Maksimālais malkas garums, ieliekot no augšas, ir aptuveni 45 cm. Zemāk, protams, redzam pelnu nodalījuma durvis, kas ir izgatavotas pēc tieši tādas pašas tehnoloģijas kā augšējās durvis. Tas ir izgatavotas no tērauda ar rokturi, kas ir neuzkarstošs. Un šeit apakšā mēs redzam primāro gaisa padevi, ar kuru mēs viegli varam iekurt krāsni, bet, kad tā ir iekūrusies, mēs to taisam ciet. Tālāk jau mēs redzam, ka šeit arī durvis ir noblīvētas, līdz ar to papildus gaisa nepiekļūs. Šeit mēs varam redzēt čuguna resti. Zem restes mums ir brīva vieta. Šeit pelnu pannes nav. Protams, tur var tādu ievietot, bet pelnu izgrābšana izskatās salīdzinoši vienkārši. Vai nu to darīt ar pelnu sūcēju, vai arī ievietot kādu veidu trauku, kuru var ērti izņemt. Pats korpus ir izgatavots no melni krāsota tērauda. Protams, no iekšpuses to sedz šamatu ķieģeļu siena. No ārpuses tam nav nekāda papildus apdara. Šādi arī tas izskatās. Aizmugurē mēs varam redzēt trešo gaisa padevi, kas paaugstina katla efektivitāti, un, protams, paša ventilatoru, kas nāk atsevišķi. Tas ar 4 skrūvēm ir jāpieskrūvē, un tagad jau varam ieslēgt un apskatīties, kāds ir skaļums un arī kāda ir pūšanas jauda. Stāvot aptuveni šādā distancē no katla, ir šāds te skaņa līmenis. Manā mikrofonā var dzirdēt.
Stāvot drusciņi tālāk, protams, skaņu līmenis ir zemāk, bet skaņa tāpat ir pamanāma. Tāpēc video sākumā minēju, ka tas ir obligāti jāņem vērā. Vēl viena būtiska lieta šim te katlam. Ventilators ir vai nu izslēgtā, vai nu ieslēgtā režīmā. Tas attiecās tieši uz 15 kW versiju, jo šim te ražotājiem ir vairākas jaudas - 15, 20, 25, 30, 45 un 50 kW katli. Un atkarībā no jaudas tur jau tālāk nāk līdzi kontroles panelis, uz kura viens var noregulēt to ventilatoru tieši jaudu. Un tālāk jau modeļiem var arī skatīties, viņiem ir temperatūras mērītājs, un tad ventilators ieslēdzās, izslēdzās un regulējās attiecībā pret temperatūru. Ir klienti, kas izmanto trešās puses risinājumus, kā piemēram tādu termostatu, kurš vienkārši savienojās starp pašu ventilatoru un strāvu, un cilvēks uzstāda, pie kuras temperatūras viņš vēlās, lai katls ieslēdzās. Kas attiecās uz pašu gaisa plūsmu, tā šķiet pietiekami, tīpaši, ja šeit vēl būtu caurule. Noteikti tas koncentrētais gaiss var aiziet diezgan tālu. Man te ir tāds bukletiņš, var redzēt, ka viņš to gandrīz var pacelt gaisā. Paldies, ka noskatījāties šo video par Aura 15 kW pūtēju katlu. Ja gadījumā jums ir kāds jautājums par konkrēto modeli, droši sazinieties ar mani vai kādu no maniem kolēģiem c+.eu kontaktu sadaļā. Ja vēlaties modeli apskatīties klātienē, pašlaik arī atrodamies mūsu izstāžu zālē, netālu no Jūrmalas, vairāk informācija arī mūsu kontaktu sadaļā. Paldies vēlreiz un lai siltums kadrās mājās!